Paldies Mārim, un baigi īsi par Sārneti. Ir Pāvilosta, Jūrkalna, un tad brīžiem tiek pieminēta Sārnete, un tas ir ok, jo Sārnete ir pati mazākā no visiem. Kaut gan 30. gados, ja mēs tā mīlam runāt par vēsturi, tad 30. gados esmu lasījis avīzē bija rakstīts, ka Sārnetē ir vairāk zvejas laivas nekā Pāvilostā. Tā kā vismaz tad mēs bijām priekšā. Sārnete ir tiešām maziņa, bet Sārnetē, atšķirībā no jums visiem, Pāvilostas un Jūrkalns, mums ir vēja ģenerators. Un vēja ģenerators no kaut kā 98. gada. Un mēs ļoti labi ar viņu sadzīvojam. Viņš ir viens pats, un viņš ir tāpēc, ka viņš ir 70 metrus, man liekas, ka augsts. Es esmu divreiz tur bijis augšā, ir ļoti ok. Savulaik mēs ar Māri pirms kādiem 2 gadiem pat nedaudz sastrīdējāmies, jo tāpēc, kad Mārs teica, ka jūrā būvēs vēja ģenerators, un es teicu, ka, bet lai viņš būvē labākas vietas vienkārši nav, jo viņas taču neredzēs. Viņi tur dziļumā būs tālāk 40 kilometrus. Tas ir mainījies. Tagad mēs runājam par 15 kilometriem, mēs runājam par 350 metru vēja ģeneratoriem, un domājam, vai tas ietekmēs ainavu vai neietekmēs ainavu. Ko mēs runājot par ainavu aizmirstam, ir tas, ka mēs ļoti saglabājam šo stāvkrastu. Tur nedrīkst neko klaipus būvēt bez projektiem, tur nedrīkst trepas būvēt bez projektiem, un ir projekti un garas saskaņošanas. Bet ko mēs tajā ainavā redzam, tad, kad mēs stāvam jūras krastā, un es ganīs katru dienu stāvu jūras krastā, mēs redzam jūru, mēs neredzam to pašu krastu. Pareizi. Krastu redz tikai ģirts, braucot ar jahtu, es iebraucot ar zvejas laivu iekšā, mēs redzam to krastu. Tā kā, ja mēs runājam par ainavu un sakam, ka mēs saglabājam stāvkrastu, tad mēs iedomājamies, ka kā jūra, tas horizonts tur neeksistē, viņš nav. Bet patiesībā ir pilnīgi otrādāk, mēs ejam uz jūras krastu, lai skatītos uz jūru, un tā ir tā ainava. Sārnete pilnīgi noteikti nav pret vēja ģeneratoriem. Tā kā es teicu, mums pašiem ir vēja ģenerators. Ielieciet viņus jūrā 40 km tālumā un viss ir ok. Ražojam elektrību. Kas mums tiek pateikts, ka investors nebūs ar mieru. Viņam tas nebūs interesanti, jo tur būs baigi dārgi urbt. Tātad tas nozīmē, ka vienkārši viss mūsu intereses tiek pakārtots investoram, ko mēs pat nezinām. Bet, joprojām nav zināms, un visticamāk nezinām, kas tas investors ir. Krievs, arābs, indietis, vienalga. Par turismu īsi. Es pirms 4 gadiem, es Sārnetē dzīvoju kāds 20 gadus, aizbēgu no Rīgas projām, un pirms kādiem 4 gadiem es palaidu sārnatoriju, kas ir, es viņu nesaucu par viesmāju, tas ir Airbnb, tā ir atsevišķa māja, ideāli vienai ģimenei. Mēs esam maziņi, mēs netaisam viesnīcas, mēs taisam maziņas lietas un ķeram kaifu no tām mazajām lietām. 4 gadu laikā ir apmēram 30%, un tas procents iet uz augšu, viesi ir no ārzemēm. Tie ir poļi, vācieši, franči, spāņi, portugāļi. Tikko jauno gadu sagaidīja ģimene no Austrijas, kas speciāli atlidoja no Austrijas atlidot un sēdēt nedēļu Sārnetē, ziemā, kas ir nesezona. Ja? 2 holandieši bija nodzīvojuši 2 nedēļas janvārī. Ja? Un par aptaujām runājot, es arī veicu aptaujas, un tas ir tāds, es cenšos būt ļoti neitrāls un neuzspiest savu viedokli. Man pašam ir vienkārši interesanti. Visi šie turisti, visi mani viesi, kad es vienkārši ar viņiem runāju un jautāju par ainavu un cik jums tas skaisti un forši, kad es viņiem pajautāju, bet ko jūs teikt, bet jūrā būtu vēja ģeneratori un tur būtu vēja ģeneratori un krastā vēja ģeneratori. Viņi mēģina būt, protams, ļoti politkorekti, jo, zin kā, zaļā domāšana un tā, un viņi saka, jums vajag viņus? Jums tiešām vajag? Jo viņi brauc uz šejien, tāpēc, ka nav. Es nesaku, ka viņi nebrauks, ja viņi šeit būs, bet mēs zaudēsim kaut ko. Un, teiksim, Sārnetē es sāku pirmais, tagad ir vēl kādas 2-3 Airbnb mājas. Tie ir vietēji iedzīvotāji, kas, mēs neaudzēsim govis, mēs neārsim laukus, mēs esam atraduši veidu, kā tanī zemē uztaisīt maziņu, jauku biznesu, kas mūs pašus iepriecina cilvēkus. Un tā pēdējā minūte, tā kā šī ir diskusija, pareizi, un mēs vēlamies diskutēt un runāt, kaut kādas risinājumus meklēt, tad nosauciet to par utopisku ideju. Varbūt, bet utopiska ideja man pirms gada likās, ka mēs varam izīrēt jūru vienkārši uz 70 gadiem nezināmam investoram. Ja?
Es atvainojos, neviens no mums nesagaidīs 70 gadu beigas. Sorry. Kā būtu, ja, teiksim, Sārnete, Ošvalki, Jūrkalne, mums skolas vairs nav. Mēs vedam savus bērnus uz Kuldīgu, uz Ventspili, visu tālāk. Kā būtu, ja šīs teritorijās iedzīvotāji savāktos kopā, un mēs varam sanākt kopā, atrastu teritoriju, kur mēs piekrītam, ka šeit varētu būt vēja parks. Valsts, viņa var mums palīdzēt, var nepalīdzēt, viņa saved mūs kopā ar attīstītāju. Un mēs uzliekam tur 3, 4, 5 vēja ģenerators, nevis 260 metrīgos, bet 70 metrīgos. Un attīstītājs no tās peļņas mums nodrošina skolu, mums nodrošina skolotājs maziņu, ne jau mega skolu. Es pilnīgi pārliecināts esmu, ka tādā veidā bērni katram tam vēja ģeneratoram iedot vārdiņu, zīmētu bildītēs, jo mēs saprastu to jēgu, kāpēc. Es redzu, protams, no industrijas pārstāvjiem smīkņāšanu, bet tas tā nav bizness. Bizness ir uzmaukt 300 metrīgos. Ja? Bet kurā brīdī mēs esam aizmirsuši to, kas ir svarīgāk? Vietējie iedzīvotāji, kas brauc projām un kuriem nav bērnu un tam līdzīgi. Vai kaut kādi investori, kuriem ir svarīgi nopelnīt baigo piķi. Un, ja visā Latvijā šādi pilotu projekti sāktos, tad es ticu, man liekas, kad būtu pagasti, kas paši zvanītu un prasītu, klau, nevar uztaisīt pie mums pāris vēja ģenerators, jo mēs tad varētu tur savu baseinu uztaisīt vai kaut ko tādu. Un būtu iedzīvotāji apmierināti, būtu Eiropa apmierināta, beigās Latvija sasniegt visus savus mērķus, un mēs būtu mazi, skaisti, nesabojāti. Ja, paldies!